Labdien, kolēģi, labdien, viesi! Paldies Artim par pastāstu par koksnes ilgtermiņa izmantošanu. Es tad mazliet vairāk pastāstīšu par to, kā mēs to realizējam dzīvē un ko tad šī te ražotne spēj. Un par ko ir stāsts? Stāsts jau nav tikai par to, cik daudz kubikmetrus mēs no šīs te ražotnes spējam dabūt. Stāsts, atgriežoties pie Arta, ir par to, kāda ir mūsu pieeja tam, kādus resursus mēs spējam iegūt, kā mēs spējam palīdzēt mežsaimniekiem un arī kā mēs raugāmies uz lietām kopumā par šo te ilgspējas attīstību koksnes resursu izmantošanā. Un Ciemkungs stāstīja par to, ka šis te projekts ilgst 11 gadus, bet pavisam senā vēsturē Ciemkungs vēl nepaskatījās, kad mēs ar savu to puļķi staigājām un bakstījām Kurzemes reģionu jau no 2006. gada. Un kad pirmais zemes gabals jau mūsu īpašumā nokļuva 2006. gadā, un tad pēc tam aktīvi meklējot pareizo vietu, kur tas puļķis labāk zemē varētu iedurties, tad 2014. gadā nonācām draudzīgajā Kuldīgā. Un paldies Kuldīgai par to, kad esat mūs uzņēmuši. Un šeit var redzēt arī to pļavu ar ūdeņiem un to būdiņu, kur mēs esam veiksmīgi pārtaisījuši par skaistu ēku. Un katrs iesākums ir pietiekoši grūts, un šis te projekts tika sadalīts kārtās, un pirmajā kārtā tapa koklaukums, un koklaukums pieņēma baļķus, šķiroja baļķus un nogādāja tos uz lobīšanu Rīgā. Bet bija skaidrs tas, ka šis te ražotnes projekts, lai arī ilgi auklēts, viņam tomēr kādā brīdī bija jāparādās, un 2022. gada otrajā pusē tad tika pieņemts drosmīgs lēmums, ka ražotnē šeit ir jātop. Nu, lūk, un tad šī te iepriekš redzētā būdiņa tika gandrīz pilnībā izjaukta, pāri palika tikai metāla konstrukcijas, šeit redzamās, bet, lai varētu izvietot šeit visu nepieciešamo tehnoloģiju, tad projektā tika paredzēta arī šī te skaistā jaunā piebūve, kura ir veidota no līmētās koksnes sijām, kuras mēs redzam ir savām galvām. Un tas ir par ilgtspēju, par zaļo domāšanu. Un šajās te konstrukcijās mēs esam spējuši piesaistīt un uz ilgu termiņu noslēpt gandrīz 100 tonnas CO2. Un šī te ēka, tas ir tāds kompozīts no gan vecajām metāla konstrukcijām, kas aiz muguras, gan no šīs te jaunās daļas, gan no betona šarma, kā saka UPB, tad sinerģija, koksne kopīgi ar skaisto betonu, tad tas viss ir uzteps šeit. Un tāpat šī te mazā piebūvīte, kas ir strādnieku telpas, kur arī ir pietiekoši daudz koka konstrukciju, tad kopumā šis te viss veido tādu mājīgu vidi darbiniekiem, par ko ir liels prieks. Un tad par tehnoloģiju. Tehnoloģija šajā ražotnē sākās ar to, ka koksni jāsagatavo ražošanai. Un koksni ražošanai šajā ražotnē mēs sagatavojam šādā te spīdīgā tvaika pirtī, kad no koklaukuma koki nonāk līdz šai te tvaika pirtī, kur tie tiek tvaicēti noteiktā temperatūrā, noteiktu laiku. Un kas ir tāds īpašs? Šī te tvaika pieeja koksnes sagatavošanai, tas ir pietiekoši īpašs Latvijas
priekš Latvijas. Iepriekš mums šāda te pieredze jau bija Lietuvā, mūsu ražotnē Likmere. Un tad bija skaidrs, ka tādu pašu ir jāpielieto arī šeit, jo stāsts ir par resursu taupību, stāsts ir par to, kad šādā te tipa tvaicātavā ūdens tiek izmantots ievērojami mazāk. Tradicionālā metode ir tā, ka kokus peldina siltā ūdenī, kur ir ļoti daudz ūdens nepieciešams, bet šāda te tipa tvaicātavā tad ūdens tik daudz nav nepieciešams, turklāt tas tiek visu laiku recirkulēts, tīrīts un nodots apakaļ uz ražošanu. Un tas, kas paliek pāri, tas tiek priekšatīrīts un tikai tad nodots pilsētas kanalizācijā. Tas ir būtībā ilgtermiņa skatījums resursu taupīšanai, ūdens taupībai, un tad tālāk šie te koki pēc tvaika pirts nonāk uz ražošanu. Un nākamais ražošanas etaps ir šīs finierkluču padevas līnija. Finierkluču padevas līnija un blakus produktu līnija, kas savieno šo te lobīšanas līniju. Un te pa vidu jūs redzat tādu smuku logotipu ar nosaukumu iekārtu rūpnīca. Varētu rasties jautājums, kāpēc tad iekārtu rūpnīca? Es gribētu teikt, ka vistiešākais, jo iekārtu rūpnīca šajā te projektā bija tie, kas zīmēja šo te iekārtu izvietojumu, projektēja šīs te attēlā redzamās iekārtas, kas ir koku padeve, blakus produktu padeve. Un kopīgi darbojoties, protams, arī darba grupās, paldies citu rūpnīcu kolēģiem un arī citu uzņēmumu kolēģiem, ar kuru kopīgu sadarbību mēs pie šī te visa esam tikuši. Nu jā, un tad tālāk mēs esam nonākuši jau pie šī te lobīšanas līnijas, jeb ražotnes tā kā centrālā objekta, un šis te centrālais objekts atšķiras ar tradicionālajām lobīšanas līnijām ar to, ka šī ir tā kā hibrīda lobīšanas līnija. Ja uz tādām parastajām lobīšanas līnijām pāri paliek aptuveni 5 līdz 6 cm serdenis, tad šeit mēs iegūstam daudz mazāku, kas ir 2,5 cm serdenis. Tātad tas nozīmē vairāk finieru ar tādu pašu kvalitāti priekš līmēšanas, resursu taupīšana un arī ilgspējīga darbošanās, jeb redzējums uz šīs te lobīšanas līnijas, tātad taupam laiku, vairāk lobam, ilgāk lobam un iegūstam ļoti labu rezultātu. Jā, šī te līnija, kā jau iepriekš tika pieminēts, ir piegādāta no Somijas, bet vismaz 30% no šīs, jeb trešā daļa no šīs te līnijas ir arī tapusi iekārtu rūpnīcā. Un tad kopīgiem spēkiem ar šo te piegādātāju mēs šo līniju esam te uzlikuši. Pilnīgi viss montāžas darba arī bija iekārtu rūpnīcas pārziņā, tā ka sākot jau no viena gala līdz otram galam iekārtu rūpnīca ir pielikusi savu roku. Un kopumā tādus projektus sauc par tādiem kā turnkey, jeb atslēgas projektiem, kad viss tiek izdarīts no A līdz Z, un tad lietotājiem atliek tikai atbildīgi iemācīties šo te visu lietot un ražot produktu. Jā, un tik tālu par tehnoloģiju, kas šeit ir izvietota ar vairākām unikālām iekārtām, kādas citur nav. Un tad nedaudz vairāk pastāstīšu arī par pašu iekārtu rūpnīcu, ko tad mēs tādu labu darām, ko mēs protam. Un iekārtu rūpnīca Latvijas finieru sastāvā ir jau gandrīz 4. gadsimta, vairāk kā 24 gadi. Un personāls ir vairāk par 200 cilvēkiem. Mēs esam tehniskā servisa centrs visām koncernam Latvijas finieris.
sniedzam tehniskos pakalpojumus. Ir divi novirzieni, viena ir metāla apstrāde un otra ir tehniskais servis iekārtām. Un katru gadu rodas pietiekoši daudz jaunas idejas, jaunas modernizācijas idejas, kuras mūsu gaišie prāti konstruktori realizē, pēc tam metāla apstrāde izgatavo un montāžas grupa uzstāda, un tas tiek palaists dzīvē. Un šeit pāris tādas ilustratīvas bildes no tā, ko te mēs ražojam. Tas pārsvarā ir nestandarti iekārtas, pietiekoši apjomīgas iekārtas, tā kā jūs šeit arī redzat šajā ražotnē. Un gan realizējam mūsu pašu Latvijas finieru projektus, gan arī cieši sadarbojamies ar Somijas partneriem kā apakšuzņēmējs un arī izgatavojam dažāda veida šīs te iekārtas, kas ir paredzētas pārsvarā kokapstrādei. Un tad tā servisa sadaļa, kas tehnisko pakalpojumu centrs, tas ir iekārtu līnija, uzturēšana ar diagnostiku, ar montāžu. Tāpat rūpējamies par to, lai ražotnēs griezēji instrumenti būtu asi. Un turam rūp arī par tehnoloģisko transportu, gan to pieskatot, lai tas kalpotu ilgi un labi, kā arī nodrošinām loģistikas pakalpojumus materiālu pārvadājumiem no vienas rūpnīcas uz otru. Tas kopumā no manas puses ir viss. Tas, ko es vēl gribu pateikt, novēlēt šīs te ražotnes darbiniekiem, lai šeit ir ērti strādāt un lai līnija ir ražīga un lai ir prieks nākt uz darbu. Tāpat es gribu pateikt lielu paldies tiem, kuri ar mums kopā tandēmā darbojās un šo te visu montēja un piegādāja. Un tāpatās es redzu, ka mums auditorijā ir arī šīs te hibrīda līnijas piegādātāji, tāpēc pāris vārdi arī angļu valodā pateikšu. Hello, Raute guys. Thank you for the delivering of this nice line. And we are happy that we have it here. And we are happy that you came today and to be here at present to celebrate this event. So, kiitos for this line. Jā, paldies. Tas no manas puses viss.